Prieks jūs redzēt visus. Un paldies Dievam par to, ko viņš dara. Un man šodien gribās arī, pirms tam arī jūs apsveikt arī par to, ka Dievs dara savu darbu un ka patiešām vasaras svētku diena ir. Tā ir tā diena, ko tas kungs mums ir devis. Un tā nav nekāda saistība ar vasaru, ja? Bet, kad svētais gars nāca un viņš izlējās un viņš izdarīja to, ko viņš gribēja izdarīt. Bet man šodien gribās tieši pa vienu vārdu parunāt, gaidīt, vai kādreiz kāds ir kaut ko gaidījis. Jā, piemēram, šodien arī kā jau bija, arī, ka mācītājs teica, runāja, un Edgars teica, ja, ka viņš ir hokejs bijis, ja, un es uzreiz arī tā pārskrēju pāri, ja, un visu, un ka Maskavā biju, un atceros, kad skatījos, ja, kad Irba stāvēja vārtos, un es jau to biju liecinājis, man šķiet. Un, kad teica, bļāv, Irbe turies, ja, un tu mums sāk rādīt kulaks, ja, šitā. Un tad pienāca milicis un teica, jūs pasēžiet, ja, un pēc tam iziesiet ārā. Jā, un es tieši domāju arī par to, ka tikko beidzās hokeja čempionāts, ja, gaidīja, daudz gaidīja, ja. Tikko, viss, es domāju, tas tāds, ja, vēlēšanas. Es neko nesaku, ja, bet, es visu kaut ko, es pat redzēju nevis Mickey Mouse, bet redzēju tādas tā kā figūriņas un cilvēciņi iekšā un gāju. Es domāju, katrs centās un kaut kā tā, un vēl tā, un uz plakātiem viss, ja, arī gaidi, un viņi arī gaida, un katrs grib būt tas pirmais, ja, un gaida. Un kāds gaidīja arī savu izredzēto, kāds gaidīja savu arī tāpat tās izredzēto. Es gaidīju tāpat savu sievu arī. Un es tieši vakar domāju, ka es gaidīju. Un cik es interesanti gaidīju, es domāju, visu dzīvi, bet tā nevar teikt, ka es no dzimšanas negaidu. Bet no kādiem, laikam pār 10 gadiem, ja, un tad laikam kādu 30 gadus es gaidīju. Bet es esmu priecīgs, ka es viņu sagaidīju. Un paldies tev, ka tu izvēlējies man. Bet kā ir ar to, vai šodien es gaidu to kungu? Vai šodien es esmu tā, ka man ir vajadzīga viņa klātbūtne, man šodien ir vajadzīga, vai tikai man ir vajadzīga, ko mēs arī esam bieži runājuši. Svētdien es atnāku, bet rītā man arī atkal darbs. Un tad man ir cits kaut kas, un man nav vairāk jāgaida. Bet Kristus mūs aicina šodien pie sevis, viņš aicina to, lai mēs esam ar viņu, lai mēs nododamies un esam pie viņa. Un ka viņš vēlās, lai mēs būtu tie, kas gribam sekot. Un kas grib, lai mēs sagaidām to, ko patiešām viņš ir apsolījis. Tāpēc paņemsim un atšķirsim apostoļu darbus un izlasīsim pirmajā nodaļā 2 pants. Atšķirsim apostoļu darbu. Jā, tieši, ka beidzās evaņģēlija un apostoļu darbi pirms romiešiem. 1. nodaļā lasīsim 4. un 5. izlasīsim, ja? Jā, atradām visi? Jā. Tā lasīsim tad arī kopā. Tā Dievs uzrunā mūsu savu vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. 4. un 5. Jā, ieskaitot. 1. nodaļā 4. un 5. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Āmen. Jā, cik tas brīnišķīgi liekas, ka varētu, un arī tagad, kad runā un redz arī, ka brālis lūdz, ja, un aizlūdz tagad, ja, un tas ir slava Dievam, patiešām, ja tev gars liek to darīt, tad arī dari.
Jo tas nav tā, ja, ka mēs tagad esam tā, tagad tā jābūt, tagad tā. Ja tev gars aicina, tad arī izdara to, ko viņš tev aicina. Un paklaus viņam. Un man atkal gribās atgriezties pie tā paša vārda, gaidīt. Un tā liekas arī, viņš toreiz tas svētais gars nāca, un viņš izdarīja, bet, ko man tagad? Es jau nezinu, kad tas Jēzus, viņš vispār atnāks vēl. Bet kas tur ir rakstīts? Un man gribās vēl teikt par to 5. Ja, beigās, pašās beigās, ar svēto, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu 5. pantā, ja, 1.5. Bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Pēc nedaudz dienām. Tas tā kā pilnīgi arī, ka nāks viņš, ja. Ko jūs galilieši tur tālāk atceramies, ja? Ko jūs skatāties tur uz debesīm, Jēzus aizgāja? Viņš nāks. Un tā liekas, viņš nenāk. Un tad arī vēl man gribās arī teikt, bet ko patiešām man ir jāgaida? Man ir jāgaida tas kungs, man ir jāgaida viņš. Viņš ir apsolījis, un tas ir viņu vārds. Tas vārds, kas stāv šeit rakstīts svētajos rakstos. Un tas ir apsolījums, ka viņš to izpildīs. Un ka Kristus patiešām to, ko viņš ir pateicis, to viņš arī izdarīs. Un pirms mēs sāksim lūgt, man ļoti, ļoti gribējās teikt, to atcerieties, vienā bija arī, ko apostols Pāvils teica. Mūsu sirdīs ir vietas, bet jūsu sirdīs arī ir vieta, ja? Nē, viņš teica, nav vietas. Un tad uzreiz tā atraujies, ja, tā kā pilnīgi. Un tad es patiešām tā padomāju, kā tas ir, un citreiz tu domā, tu aiziet tajā dienā, tas tā labi, tu vari aiziet tagad šeit, tu vari neteikt neko, tu vari būt patiešām kalpošana, nekalpošana, bet mums katram mēs ejam caur kaut ko, caur kaut kādām grūtībām, mazākām, lielākām. Bet vai manā sirdī ir tas, kad es saku, jā, Jēzus, es ar tevi gribu. Es gribu satikties ar tevi šodien. Nevis to, jā, tikai tad, kad es aiziešu, tad es ar tevi satikšanās. Nē, vai es šodien gribu ar tevīm tikties, vai man šodien ir vēlēšanās būt ar tevi un satikties ar tevi un būt kopā ar tevi mūžīgi mūžos. Un mēs katrs varam izvēlēties šodien patiešām, un nevis to, ka man noteikti obligāti stundas ceļiem jānokrīt, jālūdz, un tad uzreiz es dabūšu. Varbūt es tikai varu izstiept roku un pateikt, tas kungs ir Kristus. Viņš ir tas, kas norāda uz tēvu, uz svēto garu. Un tēvs ir tas, kas ar svēto garu norāda uz dēlu, uz Jēzu Kristu. Tāpēc mēs droši varam celties augšā, un mēs varam pateikties viņam, ka viņš ir labs, ka viņš ir uzticams, un ka viņš šodien ir mūs piepildījis ar to, ko mēs esam jau saņēmuši, ko mēs saņemsim un ko mēs saņemam. Tas, ka Dievs jaunajā derībā, viņš strādās ar cilvēkiem individuāli. Nevis viņš paņems tagad latviešu tautu, nonāks uz Gaiziņu kalnu uguns, bet viņš strādās ar tavu sirdi, viņš nāks pie tevis. Kurš to saprot? Halleluja, ka viņš nāks pie cilvēka sirds nāks. Un tāpēc Dievs ir izdarījis tā, ka visas nācijas ir pieņēmuši evaņģēliju. Ja, cilvēki atstāja pagānu tempļus, atstāja Zeva tempļus, Artemīdas tempļus, Diānas tempļus, visi masveidā gāja ārā no pagānu tempļiem, jo viņi neko nevar iedot tev. Dievs, kad dod savu svēto garu, cilvēks sajūt mieru, sajūt prieku, sajūt piepildījumu. Amen! Halleluja! Šodien 2000 gadus jau skan evaņģēlijs, un kādi kristieši slapstās apkārt Ķekavas novada svētkiem. Es redzu tur Luterāņu baznīcā, tā viņi izlien ārā pēc alus krūzes. Bet vai tā vajadzētu būt? Halleluja! Pēc vasaras dienas viss bija savādāk. Toreiz cilvēki atstāja savas dzertuves, atstāja tā kā tajā brāļdraudžu laikā šeit krogus atstāja, un tāpat pagāni atstāja tempļus savus, tāpēc, ka viņi neko nevar iedot.
Jo tiem elki ir mēmi un tukši, viņi neko nevar iedot, bet Dievs visu var iedot. Amen? Halleluja. Man, kad es vakar staigāju šeit pa ķekavu, es speciāli mēs Rinātu gājām cauri visiem pūļiem. Mēs neizvairījāmies no tevi. Varbūt saruna ar kādu sanāks. Un cilvēki staigā, tu var redzēt, ka, jo vairāk alkohola, jo vairāk muļķības galvā. Lokās, klanās tur kaut ko. Bija kādi cilvēki, kas nedzēra arī, kas brauca mašīnu, ja, ka viņi nebija piedzērušies. Tie bija skaidrā. Bet vasaras svētku dienā, kad Svētais Gars nonāca pār mācekļiem, tad cilvēki teica, ka es esmu piedzērušies, ko jūs tur, pirmkārt, protams, par mēlēm, viņi sāk runāt mēlēs. Bet teica, jūs piedzērušies, bet laikam viņi ir izskatījās nedaudz kā. Bet tas nav vēlns, tas ir Dievs, un tas ir Dievs, to dara tautām, viņš dod jaunu vīnu. Halleluja. Saka, jauns vīns. Halleluja. Šodien lūksim par tiem, kas grib šo piepildījumu. Tagad mēs ievadā arī lūdzām. Un lūksim viens par otru, lai mēs saņemam Svēto Garu. Nav normāli, kad mēs sēžam uz miega zālēm. Nav normāli, kad mēs sēžam depresijā. Nav normāli tas, jo Dieva gars, kad nonāk par cilvēku, viņam dzīve sāk mainīties. Un es arī savā laikā to sajūtu, es biju jaunietis, es biju kaut ko piedzīvojis, bet, kad es sajūtu Dievu, tas bija kaut kas īpašs, kaut kas pavisam savādāks, kad Svētais Gars nonāk pār tevi. Es biju bijis koncertos pasaulīgos, biju hokeju spēlējis, arī biju ripas citas iekšā, un viss bija ar draugiem bijis, un visādas grēku ceļus, bet nekas nedod apmierinājumu. Tādu, kādu dod Svētais Gars, kādu dod Dievs. Tāpēc, ka viņš mums priekš sevis ir radījis. Amen? Un tā vieta, kas ir Dievam tavā sirdī, viņa nav piepildāma ne ar ko. Ne ar ko, ne ar šīs pasaules lieta, neviena neaizvieto Dievu. Dievs mums ir radījis, lai mēs brīnišķīgi baudam to, kas ir, bet tā vieta, kas ir Svētam Garam, ja viņa paliek tukša, nekas to nevar aizpildīt. Amen? Es palūkšu uzlikt to, jūs pārlikāt to failu, ja? Ar rakstuvietām. Neviens nevar apstādināt Svēto Garu. Tu vari apstādināt draudzi, iznīcināt, tu vari nodzināt baznīcu, tu vari kalpotājs, kāds misionārs nogalināt mācītājs, bet tu nevari neko izdarīt Svētajam Garam. Tu nevari apstādināt to spēku, kas stāv aiz kristietības. Viņi teica, imami, mēs neko nesaprotam, kas ir ar kristiešiem, bet mēs nevaram viņus apstādināt. Jo vairāk mēs viņus vajājam, jo vairāk viņi vairojās, viņiem ir tāds spēks, kas nav izskaidrojams. Šis spēks ir vasaras svētku dienas spēks. Tas ir Svētais Gars, kas nonāca pār draudzi, kas nonāca pār apustuļiem, nonāca pār jūdiem, tas nonāca pār tiem taviem farizējiem, ko mēs tā nemīlam, jo farizēji un priesteri arī kādi sāk runāt mēlēs, pieņēma Jēzus Kristu, kurš atcerās apustuļu darba notikumus. Tur rakstīts, ka kādi raksturmācītāji un farizēji un priesteri pieņēma Mesiju, pieņēma Jēzu Kristu. Ne visi noraidīja, kādi pieņēma. Tas bija brīnums, un tā tas ir aizgājis līdz šai dienai. Un kristietība ir pasaules lielākā reliģija. Pēc tā pat pasaulīgi, pat vēlns, kurš valda pār visām statistikām, nespēja noslēpt šo faktu. Ja kristietība ir lielākā ietekme, Bībele ir pati ietekmīgākā grāmata pasaulē. Kas ir šajā grāmatā? Ja tie būtu tikai cipari un burti un nodaļas, ja tur nebūtu Svētā Gara, tas nebūtu nekas. Bet aiz tā visa stāv Svētais Gars. Aleluja! Ja aiz draudzes stāvētu tikai tavs un mans entuziasms, viņš beigsies vai ne vienreiz. Mūsu entuziasms var apsīkt, mūsu lūgšanas var apsīkt, bet Svēto Garu neviens nevar apstādināt. Aleluja! Aleluja! 5. Mūzes 16, no 9 līdz 10, tas ir kas ir vasaras svētki. Izrēlā ir šie 7 svētki, kurus ir iestādījis Dievs, nevis ebreji. To ir iestādījis Dievs pats vecajā derībā. Viņš šie 7 svētki ir pravietiski.
Patiesībā tāpēc, ka visi saprot to, ka Jēzus nomira pasā svētkos, precīzi pasā svētku dienā, kad vecajās derības templī nogalināja jērus, tajā dienā pie krusta nomira Jēzus. Viņš nenomira dienu ātrāk, ne dienu vēlāk. Neraudzētās maizes dienā, kad Izraēļi slēpa neraudzēto maizi ietītu baltā audeklā, un viņa bija jāatrod tajā dienā, kapā ielika ietīstītu dzīvības maizi, Jēzu Kristu. Pirmo augļu svētkos, kas bija uzreiz pēc tam, tie 3. svētki, kad priesteris iet laukā, labības laukā un ņem pirmo kūlīti, nogriež un paceļ augšā un nes uz templi. Tajā dienā Kristus augšām cēlās. Tajā dienā viņš tika pacelts augšām. Aleluja. Tas ir nejauši. Un 50. dienā pēc visiem šiem notikumiem, un tā nebija sabata diena, tāpēc, ka bija jāskaita 7 reizes 7, 49 dienas no pirmo augļus. Tad tajā brīdī, kad priesteris pacēla šo kūlīti augšā, bija jāskaita 7 reizes 7 dienas, 40, 7 nedēļas pa 7 dienām. Tas ir 49 dienas. Un kas notika 50. dienā? Nonāca svētais gars. Tāpēc to sauc grieķu valodā par Pentakostu, jeb mēs zinām, 50 ir Krievi. Kurš zina 50? Kurš zina vasaras svētku draudzes? Tā ir tā vasaras svētku diena. Viņu sauc ebreju valodā ne par vasaras svētku dienu, viņu sauc par Ševoot. Ebreju valodā. Nav. Ebreji nesaka vasaras svētki. Ebreji nesaka Pididisatnica vai Pentakoste. To saka grieķi Pentakosta, 50. diena. Krievis saka 50, 50 dieņi. Mēs sakam vasaras svētku dienu. Nē, nevis no lieldienā, bet no to dienu skaita no pirmo augļu svētkiem. Tad, kad ceļ augšā šo kūlīti. Tu nezini. Draudze lūksim pa Lolitu. Kungs apžēlis. Ebreji saprot šo kalendāru. Un lieta ir tāda, ka Dievs neko nedara ārpus sava kalendāra. Nākošā diena, pēc vasaras svētku dienas, kad nonāca svētais gars, tad nākošā diena būs kāda? Nākošie svētki ir bazoņu svētki, jeb trubu svētki, kad Dievs sapulcina savu tautu. Bet viņi varētu piepildīties ar kādu notikumu. Ar draudas aiziešanu. Un Izraēla tautas sapulces, atmodu sāksies Izraēlā. Dievs beigs strādāt pie pagāniem. Pie kā viņš ķersies nākošā? Pie savas tautas. Beigsies pagānu laiks, viņš būs piepildīts. Kamēr tas nav iestājies, tikmēr, protams, ka katru gadu ebreji atzīmē šīs dienas. Visus 7 svētkus. Bet Jēzus tieši nomira pasā svētkos, tieši tika ieguldīts kapā neraudzētās maizes svētkos un augšām cēlās pirmā augļu svētkos. Un tieši pēc 49 dienām, 7 nedēļām, 50. dienā, kas nebija atkal sabata diena, tā bija nedēļas pirmā diena, Jēzus cēlās augšā kad? Nedēļas pirmajā dienā. Nevis sabatā. Un tāpēc kristieši nāk kopā nevis sabatā, bet svētdienā. Šodien nav sabats, šodien nedēļas pirmā diena ir. Aleluja! Neviens sakam nesaprot, ko es runāju. Aleluja! Paskatieties, kā krieviski saucās sestdienas sabata, jeb subota. Mēs dzīvojam šodien nedēļas, mēs kristieši nākam kopā nedēļas pirmajā dienā, kas agrāk bija darba diena. Piektā Mūzes 16, 9, 10, 7 dienas tev jāskaita sākot no laika, kad pirmo reizi sirpi sāk likt pie labības, tad tev būs svinēt nedēļas svētkus tam kungam, tavam dievam.
ar tavas rokas labprātīgo dāvanu, ko tu dod pēc tā, ko tas kungs tev Dievs ir svētījis. Un šeit mēs nonākam pie šiem svētkiem, kas ir 50. diena, kad nonāca svētais gars. Un Dievs visu dara pēc sava kalendāra. Vai viņš varētu atnākt bazūņu svētkos? Varētu. Un visticamāk, ka tas notiks. Tikai neviens Lolita. Es šeit jāpiekrīt Lolitai. Neviens neko nesaprot. Visi tur saputrots, aizmiglots. Vieni jūdi saka, ka bazūņu svētki ir šodien. Nākošā jūdu partija, pirmā partija saka, nē, Rīgas domē būs cita diena. Un citi jūdi atkal saka citā dienā. Un tās visi kājās savā starpā. Un mēs nekausimies. Mums jābūt nomodā katru dienu. Jo es nākšu kā zaglis. Un jūs nezināsiet, kurā dienā es nākšu. Patiešām nezināsim, tāpēc, ka paši ebreji saka, mēs tos kalendārus esam sajaukuši paši. Jā, gadsimtu gaitā mēs esam sajaukuši un pazaudējuši. Mēs šodien nezinām atskaiti vairs no kura punkta. Ja Lolita ir taisnība. Un tāpēc arī mēs gaidām Jēzu, draudzi gaida Jēzu 2000 gadus, nezinādama, kad Jēzus atnāks. Jo Jēzus pats teica, es nākšu kā zaglis. Jēzus zināja, ka mēs neko nezināsim. Amen? Aleluja. Un tas ir labi. Ja tu zinātu, ka Jēzus atnāks, tu tajā dienā būtu saposies, grēkus nožēlojis, visi tev būtu kredītus atdevis vai neatdevis. Nē, iepriekšējā dienā tu paņemt kredītu un pateiktu bankai, kreditori mani neatradīs. Jēzus zināja to. Tāpēc Jēzus saka, nezināsiet, es nākšu kā zaglis, nezināsiet, bankai lūdzu atdodiet visu, ko es esmu. Atdodat, norēķinaties, jo Bībelē rakstīts, nepaliciet nevienam neko parādā. Un tas tā. Un mēs zinām to, ka bija jāparādās Dieva priekšā 3 reizes gadā, kurš to zina, obligāti. Visi jūdi sanāca 3 reizes Dieva namā 3 reizes gadā, un tieši vasaras svētki ir vieni no šiem svētkiem 3, kad obligāti bija jāparādās. Ja? Tā kunga priekšā. Tas ir rakstīts 2. Mūzes 23, 14, 17. Tas ir nākošais slaids. Dargie biedri, pārslēdziet to slaidu. Izņēmuma kārtā man ir slaidi. Varbūt pēc gada vēl būs slaidi kādreiz. Un tas viss prasa. 3 reizes gadā mums būs slaidi uz ekrāna. Jā, visi būsim slaidi. 3 reizes gadā sviniet man svētkus, 3 reizes gadā visiem vīriem jāparādās tā kunga priekšā. Un šeit es runāšu tagad uz vīriem. Kam ir jāparādās 3 reizes gadā obligāti? Dieva priekšadienā. Vīriem. Dievs īpaši skatās uz vīriem. Māsas, ejiet Jaunajā darībā, amen. Aleluja. 3 reizes gadā sviniet man svētkus, un 3 reizes gadā visiem vīriem jāparādās Dieva priekšā. Jā, nu tā ir rakstīts. Neskaties uz mani, kā es būtu kaut ko jaunu izgudrojis. Un vasaras svētki arī bija šādi svētki. Un tāpēc mēs varam pāršķirt nākošo slaidu par apostoļu darbiem. To, ko visi parasti piemin vasaras svētkos, visi jūdi bija sapulcējušies tur. Jeruzālēmē nevis tāpēc, ka bija kaut kāda vienkārša diena, bet tieši tāpēc, ka tā bija neparasta diena. Apostoļu darbi 2, 1-5. Kad vasaras diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un atceries, kad ebreji nesaka vasaras svētki. Tāda vārda ebrejiem nav. Un grieķi bija spiesti to nosaukt par Pentakosti, par 50. dienu. Un no tā ir vārds, ko apzīmē visus mēlēs runājušos kristiešus visā pasaulē, kur ir laikam lielākā, ietekmīgākā grupa kristietībā, lielākā. Jo pat katoļi kādu runā mēlēs. Nav nevienas konfesijas, kur kādi kristieši nerunātu mēlēs. Bet tie, kas runā mēlēs, viņus sauc par pentakostiem, tāpēc, ka viņi praktizē mēļu lūkšanu. Nu, daudz vai maz, publiski vai nepubliski, bet viņi principā pieņem to, ka svētais gārs dod mēļu šo dāvanu, kura var būt valoda saprotama un varbūt valoda nesaprotama pilnībā tikai Dievam, ne cilvēkiem. Bet varbūt uz cilvēkiem vērsta runa, kad ja Lolita runātu mongoļu valodā, es varētu ar viņu arī sarunāties mongoļu valodā. Bet ja viņa nezinātu, vai es nezinātu, vai kā tas reiz ir, kad cilvēki runā mēlēs,
Un kāds zālē saka, tu runā, tā ir bijusi, tu runā manā tur bērnības dialektā. Viņš to nezina, viņš kaut ko tur, ko es tur burbulēju, ja? Kā Evars saka, es kaut ko burbulēju, burbulēju. Mums liekas, ka mēs kaut ko burbulējam. Dievs tā ir iestādījis, lai tu pārāk neuzpūstos, ka tu tur kaut ko dari, tu buldurēsi tagad man. Bet tad, kad mēs runājam noslēpumus Dievam garā. Tāpēc visi, kas nelieto mēļu dāvanas, jūs aicināšu to lietot. Tāpēc, kad neviens kristietībā nav supermens, un ja Dievs dod šo dāvanu, tad viņi ir vajadzīgi vai nav? Nu, te, ka visas svētā gara dāvanas ir vajadzīgas. Sevišķi, ja Pāvils teica, es vairāk par jums visiem runāju mēlēs. Tas nozīmē, ka, jo tu runāsi, tad tu tikai labāk sev izdarīsi, pats sev un draudzei. Amen? Kad vasaras diena bija atnākusi, visi sapulcēs bija vienā vietā, piepeši no debesīm nāca rūkoņi, kā stiprs vējš pūst un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu. Un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet te rakstīts, ka Jeruzalemē dzīvo jūdi dievbīgi vīri no visām tautām zem debesis. Nevis, ka viņi dzīvoja, bet viņi atradās tajā brīdī. Ja? Tas pareizais tulkojums Jeruzalemē tajā brīdī atradās jūdi no visām pasaules malām. Tieši tāpēc, ka tā bija diena, kuru sauca par vasaras svētku dienu. Tikai neviens negaidīja, ka notiks kaut kas tāds, ka svētais gars nonāks pār viņiem, un pēc tam svētais gars nonāks vēl pār citiem. Ja? Un tajā dienā, kad Pēters sludinās, izglābsies 3000 dvēseles. Nākošais. Un tur tajā pašā nodaļā Pēters sludina, un 40. pants, ka Pēters runāja par Jēzu Kristu. Viņš teica, ka tas, kas piesis krustā, ir Jēzus Kristus. Tas, ko jūs esat nodevuši piestuši krustā, tas ir Jēzus Kristus. Un 40. pants vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un pamācīja sacīdams jūdiem. Izglābieties no šīs samaitātās cilts. Un kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tādī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Tas vasaras svētku dienā Jeruzalemē. 3000, atcerieties, ka mācekļi ir mazs pulciņš, 12 Jēzus mācekļi un vēl maziņš pulciņš, apmēram 100 cilvēki. Un pēkšņi nonāk svētais gars, viņi sāk runāt mēlēs, Pēters vairs nebaidās, viņš iegūst drosmi, iziet ārā sludināt, un tajā dienā atgriežās 3000 cilvēku. Jūdi, kas līdz tam nepieņēma Jēzu Kristu, iespējams, viņi bija daļa no viņiem, kas bija klieguši sit viņu krustā. Pēkšņi pēc svētā gara nonākšanas viņi pieņem Jēzu Kristu un tiek kristīti tajā pašā dienā. Un vasaras svētki savā būtībā nav pirmo augļu svētki, kad bija paši pirmie augļi. Pats pirmais auglis ir Jēzus Kristus, bet vasaras svētki ir ražas sākums. Un šis ražas svētki, šī ražas savākšana turpinās līdz šai dienai. Kāds šodien datums ir 8. jūnijas 2025. gads. Turpinās ražas ievākšana. Saki raža. Mēs redzam šeit ražu, kad 3000 cilvēki vienā dienā, tā ir raža. Dievs parāda to, kad ražas svētki sākušies, te ražas sezons ir sācies. Amen? Vasaras svētki tā ir ražas novākšanas sezona. Amen? Vai kāds zina, kad šodien nekas nav beidzies? Tikko Kalifornijas štatā bija ūdens kristības, un ūdenī kristīt tika 8000. Cilvēki, kas ir rekords Amerikas vēsturē. Nevienā Amerikas atmodā nav vienā dienā kristīti 8000 cilvēki. Tas ir Amerikā, Kalifornijas štats, kas ir pats liberālākais štats, kurā dzīvo 40 miljoni cilvēku. Apmēram Arnolds Švarcnegers, ja kāds atcerās, bija Kalifornijas štata gubernators, un diemžēl Arnolds nav kristīts. Bet 8000 vienā dienā tas ir skaitlis. Tā ir laba raža. Tas ir daudz, un cilvēki saka, mēs nesaprotam, ko Dievs dara Amerikā, un mēs domājam, ka Kalifornijas štats ir pilnīgi nolemts. Baidena laikā, Baidena prezidentūras laikā, tur bija geju, lesbiešu štats, kur visur bija karogi lesbiešu, tās varavīksnes reklāmā, visur bija geju parādes, visur bija šitās visās skolās ieviesa gendera mācību, un kristieši bēga projām no Kalifornijas štata, brauca dzīvot uz citiem štatiem, nespēja izturēt visu to. Šodien Kalifornijā ir atmoda.
Kur vairojās netaisnība, tur vairojās žēlastība. Mēs varam nosodīt Kalifornijas štatē, ka tie ir slikti cilvēki izlaisti un tā, un mēs te dzīvojam Sodomas dienās, laižamies projām no Kalifornijas štata. Dievs iespējams domā savādāk. Un atkal Dievs pierāda to, ka viņa ceļi nav bieži mūsu ceļi, viņa domas nav mūsu domas. Dievs rīkojas tā, ka vienmēr kristieši stāv un kasa galvu. Dievs atkal mūs pārsteidz. 8000 dvēseli. Pagājušajā gadā kristīja apmēram 7000 un domāja, ka tas ir rekords. Šogad kristīja 8000. Un tas ir tāds skaidrs, kāds nav bijis vēl. Protams, ka kristības notiek visu laiku, bet kad vienā masveidā cilvēki grib kristīties un vienā dienā noksties 8000, tas ir rekords. Saproti? Un varbūt nākošais gads tie būs 9 vai 10 000. Ja šis skaitlis augsts, tad mēs varam teikt, ka Amerikā ir atmoda. Amen? Mums vajag atmodu. Dievs sakustina Latviju. Amen? Sakustina, lai viņiem nav jāiet aliņš dzert un šnapsis dzert un braukt, un tikai naudai pakaļ dzīties. Naudu Dievs dos, naudu nopelnīsim ar smagāku darbu vai vieglāku darbu, bet kas piepildīs sirdis, kas ir tukšas? Jo, man liekas, vistukšākie cilvēki ir tieši tie, kuriem viss jau ir. To vajadzētu apskatīties uz tam iztukšotajām acīm, kuras brauca Lexusiem ar notetovētiem šitiem te ķermeņiem, labākajās drēbēs, un pat kaut kāda ģimenīte ir vai kas tur ir, bet ir pilnīgs tāds tukšums kaut kur viņos cilvēkos. Viņi paši arī to saprot, viņi nemaz neslēp to, ka viņiem pietrūkst mērķa dzīvē, jo tu esi kā kaut ko sasniedz, kur tiekties tālāk. Un Dievs ir tas, kas dod piepildījumu. Bez Dieva nav miera. Vienalga, kāds tu tur esi, vai tev ir miljoni, vai tev nav miljoni, bez Dieva nav miers, nav prieks, nav dzīves jēgas, nav tiekšanās uz priekšu pēc kaut kā. Un, kad tev ir Dievs, tad dzīve tava mainās, tava sirds mainās, un pat tev ir daudz vai maz, tu pavisam savādāk skaties uz dzīvi. Amen? Pavisam savādāk skaties uz dzīvi. Mēs tev pateicamies, kungs, mēs slavējam, godinam tevi. Tāpēc tā ir raža vasaras svētki, un mums kā kristiešiem ir jāzina, kas ir vasaras svētki. Amen, aleluja. Nu, ja jau ir vasaras svētki, tad šodien vēl nedaudz parunāsim. Tad pirmo augļu svētki, kas bija 50 dienas pirms tam, notika tas, ka pestītājs Jēzus cēlās augšā. Nākošais slaids. Aleluja. 1. Korintiešiem 15:20. Bet Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Šeit, protams, kad King James angļu tulkojums saka pat pēc tam savādāk, kurš māk lasīt angliski. Kurš māk lasīt angļu valodā? Kas ir Kristus? First fruits. Pirmais auglis, ja? But now is Christ risen from the dead and becomes the first fruits of them that slept. Nu, tā ir vecā angļu valoda, un daudz to nesaprot. King James, pamatversija King James tulkojumam. Bet tā būtība ir tas, ka Kristus ir pirmais auglis. Un pēc tam, kad 50 dienas bija pagājušas, sekoja nākošie augļi. 3000. Un tā tas turpinās līdz šai dienai, un arī tu esi auglis. Tu esi auglis. Saki auglis. Aleluja. Galvenais mani pašu, kas pārsteidz. Aivar, kas mani pārsteidz? Ka Dievs to visu dara nedēļas pirmajā dienā. Pirmo augļu svētki, kad priesteris pacēla kūlīti. Kurš tāds kūlīti uz augšu pacēla? Kviešu kūlīti. Tā nebija sabata diena. Visi adventisti tagad, visiem, kam asinīs rīt adventistu tās asinis, vai Jehovas liecinieku asinis, kas sabats ir svēta lieta. Viss notiek nedēļas pirmajā dienā. Priesteris cēla augšā nedēļas pirmajā dienā šo kūlīti. Jēzus Kristus kad cēlās augšā? Nedēļas pirmajā dienā.
Un pēc tam, kad iekrīt vasaras svētki, tie atkal neiekrīt sabatā. Tie atkal iekrita nedēļas pirmajā dienā. Tas ir Dievs tā kā lec ārā no sabata un lec ārā no tā, ko mēs saucam bauslība, lec žēlastības laikā, lec svētdienā, tāpēc nenosoda sievieti nāc jebkurā nedēļas dienā un pat svētdienā, nedēļas pirmajā dienā mēs, kristieši 2000 gadus, pulcējamies. Un tas to nav izdarījis nekāds spēks no malas obligāti, kā daudzi saka, ja? Kad Romas imperators Konstantīns 4. gadsimtā pavēlēja visiem kristiešiem pulcēties nedēļas pirmajā dienā. Kristieši pulcēs nedēļas pirmajā dienā jau 1. gadsimtā. Tāpēc, ka Kristus cēlās augšā pirmajā nedēļas dienā un vasaras svētku diena arī iekrita, kad svētais gars nonāca, arī iekrita 50. dienā pēc šiem pirmā augļu svētkiem, un tā atkal bija svētdiena. Nevis sabata diena, bet svētdiena. Daudziem ir atklāsme vispār, par ko es runāju. Nu, paņemiet rokā angļu kalendāru. Angļu valodā kalendāri sākās ar nedēļas pirmo dienu. Un es arī agrāk nesaprotu, kāpēc. Angļu valodā kalendāri sākās ar nedēļas pirmo dienu. Ja? Sarkana nedēļas pirmā diena, un viņi ir iezīmēti kā brīvdiena. Un mēs nevarējām to saprast agrāk, kad tu sāc saprast to, kad ir nedēļas pirmā diena. Un tāpēc tā draudze, kas 1. gadsimtā pieņēma Jēzu Kristu, ir pirmie augļi. Nākošais slaidiņš. Nākošais slaidiņš, kas ir 7. Ebrejiem 12, 22 līdz 23, bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai debesu Jeruzālimiem, eņģeļu neskaitāmiem pulkiem. Svētku sapulcei un debesīs pierakstīto pirmzimto draudzei un Dievam visu tiesnesim. Kad mēs esam tuvojušies Dievam, mēs nākam pie Dieva, mēs tuvojamies debesu Jeruzālimei, mēs tuvojamies eņģeļu pulkiem, svētku sapulcēs. Un kas tur ir? Debesīs pierakstīto pirmzimto draudze. Izrādās, ka draudze ir pierakstīta debesīs. Halleluja! Ja tu neesi pierakstījies, tev EDS sistēmā, caur Latviju LV ir jādeklarējas. Bet vai tu zini, ka debesīs nevajag tādā veidā caur Latviju LV deklarēts, un to nevar arī izdarīt. To var izdarīt tikai ieaicinot Jēzus Kristus savā sirdī, un tu tiec par pierakstīto cilvēku debesīs. Un draudze ir šis, kā te rakstīts, pirmdzimto draudze, kāpēc, ka 1. gadsimta kristieši bija šis ražas sākums. Un kas tad ir ražas turpinājums? Pasties uz sevi, uz kaimiņu. Tu esi ražas turpinājums. Amen? Aleluja. Nākošo rakstu vietu. Jēkaba 1.18. No brīvas gribas viņš mums ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kas? Tur latviešu tūkums saka pirmāji, bet tas ir tā kā pirmdzimtie, lai mēs būtu viņa radījumu pirmdzimtie. Kā Jēzus ir pirmais fast fruits, kā pirmais auglis, tā ir kristiešu draudze. Visi tie cilvēki no grieķiem, romiešiem, latviešiem, lietuviešiem, visi, kas pieņem Jēzu Kristu, viņi to par šiem vasarasvētku augļiem, ja mēs dzīvojam vasarasvētku periodā. Atcerieties, es rādīju svečturi Menoru. Un vasarasvētki ir kurā vietā? Tieši pa vidu, tāpēc, ka tas ir garākais laiks noteikti. Dievs zināja, ka šis ražas ievākšanas laiks, viņš būs visgarākais, tāpēc vasarasvētku periods ir visgarākais, jo mēs jau dzīvojam tajā 2000 gadu. Un daudzi gribētu teikt, pietiek, jau kristiešu skaits jau pietiekoši liels, varam ciet vārtus, nosašķirts aizvarās, draudz aiziet, lai tas antikrists laiks, mums jau viss pietiek. Mēs nezinām, kurā brīdī Dievs pateiks stop. Amen? Jo mēs redzam to, ka pasaulē, piemēram, šodien Latvijā, tur Kristīja, Kalifornijā, 8000 cilvēku, bet tur dzīvo 40 miljoni vienā Kalifornijas štatā vien. Latvijā ir 1,5 miljonus cilvēku, ja var ticēt statistikai, un cik no viņiem ir aktīvi kristieši, pareizi? Vai Dievam vēl vajadzētu dot žēlastību? Un kā vēl? Vai mēs tikai sevi gribam izglābt? Ja mēs tikai sevi skatāmies, tad mēs varam teikt, no ok, pietiek. Mateja nākušais slaids. Jo vasarasvētku laiks beigsies līdz ar pasaules galu, kurš to saprot. Un nākošie Izraēlas svētki piepildīsies pēdējo laiku tajā posmā. Protams, ka mēs dzīvojam vasarasvētku posmā. Mateja 13. nodaļa,
30, 38, 39 pāns, es lasīšu 30. Pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, es nesāku no paša sākuma, bet tur tālāk. Pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salsiet pa priekšu nezāli, sasieniet to kūlīšos un to sadedzina, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Kāpēc tieši kviešus? Tāpēc, ka vasarsvētku laiks ir kviešu laiks, tas ir kviešu ražas laiks. Un tieši tāpēc Jēzus Kristus pats runā par kviešu ražu, nevis par miežu, nevis par auzu. Tur kultūras izrāda ļoti daudz dažādi graudaugi, bet tieši par kviešiem iet runa, jo vasaras svētki ir kviešu ražas, pirmkārt, novākšana. Ja. 38. pāns, bet tīrums ir pasaule, labā sēkla ir valstības bērni, ja, mēs esam sēkla, mēs esam graudi, bet nezāle ir ļaunā bērni. 39. pāns, ienainies, ka to sejas ir vēlns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, aleluja. Tas nozīmē, ka tas ražas finišs būs kad? Kad būs pasaules gals, aleluja. Ja šodien mēs sēžam ķekavas draudzē un mēs vēl pieņemam Jēzu, cilvēki, un vēl atgriežas, nozīmē, ka vēl nav pasaules gals, vēl nav, aleluja. Jo viss beigsies ar pasaules galu. Un daudz jautā, kad beigsies kristietības laiks, kad viņš beigsies, tad beigsies pasaule. Ne, beigsies šī pasaule. Debes un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Un tur rakstīts, ka Dievs radīs jaunu debesu un jaunu zemi. Bet tas notiks pēc draudzes laikmeta, kad draudzes pilnais skaits būs iegājies, kā apostols Pāvils saka, šis noslēpums ir liels, tas noslēpums ir draudze, kad šī draudze pārstās piepildīties ar cilvēkiem, Dievs aizvērs durvis. Noās uz šķirstu durvis aizvērsies, jo 8 cilvēki iegāja šķirstā. 8 ir Dieva pilnības un mūžības skaitlis. Tas simbolizē draudzi, kad draudze būs pilnībā iegājusies, durvis aizvērsies. Tad Dievs strādās ar Izraēlu tautu, bet tur šočiks griezīsies pa savam, tāpēc, ka Dievam ar Izraēļiem ir savs norēķins. Dievs neatmetis savu tautu, ebrejus. Ja? Šodien, ja Izraēla tautā nav vēl atmodas, tādas atmodas kā Kalifornijā, tas nozīmē to, ka Dievs vēl turpina strādāt ar pagānu tautām. Halleluja. Tāpēc ir vērts sludināt hokejistiem, futbolistiem, krodziniekiem, menedžeriem, celtniekiem, visiem sludināt evaņģēliju. Amen? Internetā, uz ielas, veikalā, kur tu vari liecini, ka tavu dzīvi ir mainījusies. Kas mainīja tavu dzīvi? Svētais gars, Jēzus. Nu, tu teiksi par svēto garu, tas ir svētais gars, tas Dievs tas ir. Tā ir Dieva persona, svētais gars. Vai svētais gars ir spēks, powers? Nu jā, bet reiz arī nē, tas ir pats Dievs. Dievs nesamazina sevi līdz tikai spēkam. Dievs ir, svētais gars ir Dieva trīsvienības persona. Daudzi, kas noliedz, ka svētais gars, jā, ir konfesijas, kas noliedz, ka svētais gars tas ir tikai mīlestība, tas ir tikai spēks, tas vispār nav Dievs. Tie ir meli, Bībele māca par to, ka svētais gars var tikt apbēdināts, vai var spēku apbēdināt? Nevar, bet personu, vai var, kā teikt, svēto garu tā kā apslāpēt var, jā. Ja viņš ir automātisks spēks tikai, tad viņu nevar apslāpēt. Bet tāpēc, ka svētais gars ir persona. Nāks viņš, patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Ja viņš būtu tikai spēks, vai viņš vadītu? Nē, tāpēc, ka viņš ir svētais gars, viņš ir persona. Vai tu gribi, lai pats Dievs kā persona tevi vada? Jā. Un tik lielu žēlastību, ja mēs neievērojam, izturamies pavirši, kāpēc daudzi kristieši var aizšaut garām debesu vārtiem, ignorēdami šo lielo žēlastību. Kad Dievs, nonākdams par pagānu tautām ar savu svēto garu, viņš tev dāvā sevi būtību, savu. Svētais gars ir pats Dievs, viņš ienāk tavā dzīvē. Tu nevari viņu atstāt ārpusē, aiz durvīm un pateikt, ka es tagad dzīvošu ar miega zālēm, ar depresijām. Mēs nevaram tā ignorēt Dieva svēto garu. Nevaram.
Aleluja. Nākošais. Nākošā raksturvieta ir arī apslēpts liels noslēpums par draudzi, par tevi un mani, un par pagānu kristiešiem ir sevišķi. Šeit ir liels noslēpums. Viņš ir atzīmēts ar sarkanu, 3. Mūzes 23, 16 līdz 17. Līdz tai dienai, kas sako 7. sabatam, skaitiet 50 dienas. Es teicu par 50. dienu. Jūs saprotat, ir runa par vasaras svētkiem. Tad pienesiet tam kungam jaunu ēdamo upuri. No saviem mājokļiem jums uz pienes 2 maizes. 2 maizes. 2 maizes. Par līgojumu upuru, kurus pagatavots no 2 desmitaļām ēvas smalku kviešu. Atkal kvieši. Bet klausies uzmanīgi. Un ceptas no raudzētas mīklas. Tas ir pirmās ražas upuris tam kungam. Tad, kad bija šis vasaras svētku svētki, tad nesa šīs 2 maizes. 2 raudzētas maizes. 2 raudzētas maizes. Un par to, kāpēc raudzētas maizes, atbildēšu, kāpēc 2 maizes. Pirms atbildēšu uz jautājumu, kāpēc 2 maizes, nevis 3, nevis 1. Bet šīs 2 maizes ir dziļš simbolisms, kurš tika atnests Dieva priekšā vasaras svētkos. Un tas ir rakstīts Efeziešiem 2. nodaļā. Nākošais slaids. Pārceļamies uz Efeziešiem, uz jauno derību. 2 maizes simbolizē Izraēla tauta un pagāni. 2 maizes tiek atnestas par 1 upuri. 2 savienojās vienā. Kristū Dievs savieno ebrejus un pagānus. Un šodien ir tā, ka, ja tu aizbrauks kaut kādām draudzēm Amerikā, tur sēž ebreji, kas ir kristieši. Tur sēž pagāni. Agrāk bija tā, ka pagāni nedrīkstēja saieties ar ebrejiem. Ja tu esi ebrejs, tu nedrīkstēji sveicināt, pat roku nevarēja dot pagānam. Tu nedrīkstēji viņam pat pieskarties. Šodien ebrejs var apķerties ar arābu, bijušo musulmānu un slavēt kopā vienu mesiju. Tā ir? Un šeit rakstīts Efeziešiem 2. nodaļā no 11. 16. Ātri izlasīsim. Pieminiet, ka jūs, kas itkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādus, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie, tāpēc ebreji sauc par neapgraizītajiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus. Arī latvieši bija bez Kristus. Arī igauņi, lietuvieši, šķirti no Izraēla draudzes, izslēgti no absolūtiem iestādījumiem bez Dieva šī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs pagāni. Jūs kādreiz, kas bijāt tālu, Kristus sasniedz, esat kļuvuši tuvi. Jo viņš ir mūsu miers. Atcerieties, mēs runājam par mieru. Viņš ir mūsu, kas ir mūsu miers? Vai zāles? Miega zāles, antidepresanti, kas ir mūsu miers? Kas ir mūsu miers, kad apkārt pasauli jūg prātā? Kas ir miers? Kristus ir mūsu miers. Viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu. 14. pāns. Kas ir šie abi? Kas ir šīs 2 maizes? Tiek pienests par 1 upuri. Vasaras svētkos. Vasaras svētkos izlietoties svētajam garam Dievs. Tāpēc ebreji sāk runāt kādās mēlēs. Ebreji, apustuļi un pārējie kādās mēlēs? Daudzu citu tautu mēlēs. Viņi runā, viens no ebrejiem teica, bāc, es dzīvoju tur tālu tajā apgabalā, es dzirdu viņu manā valodā runā. Tas saka, bet es dzīvoju tur Āzijā, un viņi runā manā valodā. Un viņi saprot to, ka tā ir zīme, ka Dievs tagad darbosies ar ko? Ar visām pasaules tautām. Varbūt kāds runāja latviski. Kāds runāja, slavēts Jēzus, lai viņam gods un slava. Ko tu te murmulē, kas tā pa valodu? Nezinu. I don't know. Tā varēja būt, ka kāds latviski laida vaļā. Varēja būt. Aleluja. Viņš abus darīs par vienu. Redzi, ka abi ir tapuši par vienu, Izraēla tautu. Nevis ebrejiem ir automātiska pestīšana, nevajag braukt grāvī. Tagad esi ebrejs, tu esi automātiski glābts. Kristu savienojās ebreji un pagāni. Nav tā, ka ja tu esi ebrejs piedzimis, tu esi glābts automātiski. Tā ir maldu mācība. Tāpēc Pāvils lēja asins un tika vajāts, ka viņš jūdiem sludināja Kristu. Un apustuļi tāpēc tika nogalināti un vajāti.
Viņš abus darīs par vienu, 14. pāns, un noārdīs starpsienu, kas mūs šķīra, ienaidu. 15. pāns, atceldams pats savā miesā baustību ar viņas daudziem priekšstatiem, lai sevi abus pārdītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai nonāvētu ienaidu pie krusta, salīdzināt vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Tātad ir Kristū mums ir salīdzināšanās ar ebreju tautu. Ja tad, kad ebrejs pieņem Kristu un arābs pieņem Kristu, jums vajadzētu redzēt Izrēlā, kā viņi abi slavē Dievu. Un tādas draudzes Izrēlā ir. Un viņi nekaro savā starpā un necīnās un nespredzina viens otru. Aleluja! Saki aleluja! Tā ir viena miesa. Viens cilvēks Kristu. Tagad mēs iesim par raudzēto maizi. Kāpēc? Ja Bībele saka, ka raugs ir grēks, ja raugs simbolizē grēku, šeit ir raudzēta maize. Kurš to saprot? Kāpēc viņš nes Dievu priekšā raudzētas maizes vasaras svētkos? Raudzētas maizes. Nākošais slaidiņš. Tātad priesteris nes šīs maizes, un tagad tā ir raudzēta maize. Viens simbolizē Izraēlu, viens kristieši, kas būs no Izraēla, un otrs maize simbolizē kristieši, kas būs no pasaules, arī no Latvijas. Nākošais slaids. Un mēs zinām, ka raugs, nedaudz raugs raudzē visu mīklu. Raugs jaunajā derībā un arī vecajā derībā nav pārāk pozitīvā izpratnē. Raugs tiek minēts kā grēks. Ja? Izmetiet ārā raugu un visu raudzētu no sava vidus. Zināt tādus svētkus, ja? Neraudzētās maizes svētki un neesiet vairs vecais raugs, esiet jaunais raugs, būtībā ir simbolizē grēku. Un te jau ir negatīvā izpratnē. Pāvils saka, ka maldu mācības saraudzēs draudzi. Ja? Kā raugs izplatīsies. Nākošais slaids. Bet kad raugs beidzē savu darbību? Kad raudzēts kļūst par kaut ko citu un pārtop citā kvalitātē raudzēts? Ugunī. Tu sāc nojaust, ko izdara svētā gara uguns. Maizi, to mīklu raudzēto, kad ieliek krāsnī, viņa pārtop par maizi, kurā raugs pārstāja rūkt. Raugs tur ir. Grēks cilvēkā daba paliek, vai ne? Tieksme kaut kāda pēc. Bet ko izdara svētā gara uguns, kad nonāk par tautām? Viņa dara to, ka šis raugs tiek apstādināts, maizīt tiek apdedzināta. Svētais gars nonāk ar uguni vasaras svētku dienā. Kāpēc ar uguni? Uguns nonāca vasaras svētkos liesmas. Liela liesma no debesīm sadalās uz katru. Dievs katram tā kā maizi apdedzina, izcep. Saka, es esmu cepta maize. Aleluja. Vai tevī var atrast raugu? Kad brālis uzkāp tev uz varžats virsmu, kad Facebookā tev kāds izlamā vai komentāri ieraksta tev kaut kādu pretīgu, parādās viss spektrs no tā rauga, kas tajā maizē ir iekšā. Tur ir ķimenes un garšvielas, bet arī raugs. Un ja tu atstāji svētā gara uguni, var sarūkt točnā, aiziet pat pazušanā. Bet, ja tu paliec ar svēto garu, ar viņa uguni, viņš apstādina grēka postošu iedarbību. Tāpēc raudzēta maize. Tāpēc, ka svētais gars nāk kā uguns. Un tad nākošais. Mēs tagad, kad mēs zinām, ka esam cepta maize vasaras svētkos, cepta, apdedzināta maizīte, mēs labāk varam saprast romiešiem 8, 13 līdz 15. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, pēc rauga dzīvojat, jums jāmirst. Saki, jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā, krāsnes, uguns spēkā darat galu miesas darbībai, vecās grēcīgās dabas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tu vari labāk saprast tagad šo raksturvietu.
Bez svētā gāra tev ir nekā nav. Svētais gārs atnāk tavā dzīvē, apdedzina tevi, apstādina rauga darbību, un tu esi jauna maize, lai arī raudzēta. Raugu var atrast tevi, bet tu esi jauns jau. Amen? Jauns radījums Jēzu Kristu. Jo tu neesi saņēmis verdzības garu. Lai atkal Kristu bailēs, tu esi saņēmis 15. pāns, tu esi saņēmis dievbijības garu, kas liek saukt Tēvs. Kukulīts ielikts iekšā ugunī, sāk kliegt Tēvs, Tēvs, slava tev. Halleluja. Viņš tevi neapdedzinās, tikai tā izceps tevi. Amen? Lai tu jēls vidū nepaliktu, lai raugs tur nav jēls, bet lai tu arī nesadegtu. Kurš zina, ka Dievs, kad tevi kausēs, nepārkausēs un pamaz arī neiekausēs. Amen? To zina zeltkaļi. Kad viņi kausēs sudrabu, tad sudrabs jākausē tādā temperatūrā, lai no viņa aiziet projām piemaisiem. Bet ja tu pārdedzinās temperatūru kaut nedaudz, sudrabs paliek trausls un lūst. Tu nedrīkst pārdedzināt, un tu nedrīkst pamaz dedzināt, jo tad sārņi neietiet nost. Un brīdī, kad sudrabkālis to zina, kad ir sudrabs kausēšanas krāsnī sasniedz īsto temperatūru, kāds ir īstais brīdis? Kurš atcerās? Kad sudrabkālis ierauga savu attēlu. Sudrabkālis ierauga sevi, tad viņš saprot, ka sudrabs ir sasniedzis kulmināciju. Sārņi atkūst, bet sudrabs nepazaudēs kvalitāti. Kurš saprot, kā Dievs strādā ar cilvēku. Un Pāvils lūdz, es lūdzu, lai Kristus jūsos parādās. Un mēs domājam, ko viņš tur lūdz? Kāds Kristus? Lai manī Nils parādās. Vairāk lielais Nils. Pāvils lūdz, lai Kristus tevī parādās. Kāpēc? Lai tevi kausēdams Dievs ierauga sevi. Ka tu māki iemācījies piedot, iemācījies neatbildēt ar ļaunu. Tu iemācījies atlaist, iemācījies svētīt, lūgt par ienaidniekiem, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, mīlēt sievu galu galā. Sieva vīru galu galā. Tad Kristu var redzēt tevī. Var sākt samanīt Kristu tevī. Var ieraudzīt Kristus portretu tevī. Halleluja. Tu esi apdedzināta maize vai ne? Halleluja. Redzi, ka Dievs jau zina, kādi mēs esam. Un vasaras svētku dienā priesteris nes 2 maizes, kas simbolizē Izraēla tautu un pagānus, bet iekšā ir raugs, tā ir raudzēta maize, kas tiek apdedzināta krāsnī izcepta. Šie graudi savākt no dažādām vietām, samalt, uztaisīt par maizi, par raudzētu mīklu, krāsnī izcepti. Un vasaras svētku dienā pār pagāniem, pēc tam vēlāk un vasaras svētku dienā pirmkārt nonāk svētā gara uguns. Halleluja. Mateja 3.11 ir tieši kā kraste iekšā der. Nākošais slaids. Es jūs kristīju ar ūdeni, Jānis Kristītājs teica. Bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. To, kas nāk pēc manis, sauc par maiznieku. Ne lāču maiznīcas īpašnieks viņš. Bet viņš ir Dieva krāsns. Viņš jūs kristīs ar ko? Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Kurš ja būtu ugunī kristīts? Bez tā nevar apcepties. Nevar tapt maize apcept. Grēks tevī nevar apstāties. Raugs tevī turpinās rūgt. Līdz tu tiks izcepts. To var izdarīt tikai svētais gars. Tev jābūt izceptam, Edgar. Tev jābūt Dievs, lai Dieva liesmas apdedzina tavu sirdi un tavu dzīvi. Amen? Halleluja. Tie ir vasaras svētki, tie ir īstie vasaras svētki. Tā ir Dieva uguns, kas nonāk pār tautām. Halleluja. Nākošais slaids. Tas ir tas slaids, kad, ne slaids, bet tas moments, apstākļu darbu 2. nodaļā, kuriem mēs lasījām, kad vasaras svētku diena bija atnākuši. Tur rakstīts 3. pāns, parādījās kas? Ugunsmēlis. Halleluja. Kā teica viens mācītājs, Dieva uguns darbojās divējādā veidā. Vai nu viņa tevi apceps un sasildīs un šķīstīs, vai viņa tevi sadedzinās.
Ja kāds domā, ka velns ir radījis elli, viņš kļūdās. Velns neko nespēja radīt. Bībelē rakstīts, ka elli ir radīta velnam un viņa eņģeļiem. Tad kas tās pa liesmām tur ir? Kas dedzina grēciniekus mūžīgi. Tās ir Dieva liesmas. Bet tās liesmas šodien tevi sasilda un mīl un aicina pie sevis. Dievs aicina grēcinieks pie sevis. Šodien ir vasaras svētku periods. Mēs dzīvojam vasaras svētku laikos, kas ir Dieva žēlstības periods. Dievs izlej savu garu pār visu miesu, pār visām nācijām. Jā, viņš apdedzina, bet viņš apdedzina, lai tev grēks vairs tevī, tavā dzīvē nevairoties, lai raugs pārstāj darboties. Amen? Nākošais. Mēs redzam to, kas notika Kornēlija namā. Kornēlija nams ir ļoti spilgta ilustrācija, kā Svētais Gars darbojās. Tur cilvēki ir dažādas nācijas. Tur ir Kornēlijs ir romietis. Viņš nav ebrejs. Viņš ir bagāts, ietekmīgs ierēdnis. Un viņa namā ir dažādi vergi no dažādām nācijām. Un Pēteris atnākdams, kad Dievs pārdabiskā veidā viņa aicina sludināt Kornēlija namā. Apstāties tā nodaļā, tad tur viņš jau nav pabeidzis sludināt evaņģēli. Viņš jau nav pabeidzis grēcinieku lūgšanu kādam pateikt. Viņš jau nav pabeidzis kristīt. Svētais Gars nonāk pār cilvēkiem. Un viņi sāk runāt mēlēs. Halleluja! Un es to nesmu, kā ebreji domā, kā šitie te ir, kur vergs viņš, kā ir elva no sūna, viņš tur stāvēja, vēl smirdēja pēc, varbūt, Un visāda tauta tur ir. Visādi. Sapulcināti visi Kornēlija namā, visi kalpi, starp kuriem noteikti nebija visi tie svētākie cilvēki. Tie bija parasti tā laika cilvēki. Katrs ar saviem netikumiem, jo no verga daudz neprasījās, lai viņš tikai strādā. Neprasīja, lai viņš būtu svēts, saproti? Un tajā brīdī, kad Pēters sludina, par visiem šiem cilvēkiem nonāk Svētais Gars. Taisnākiem, netaisnākiem, tievākiem, resnākiem, darbīgākiem, nedarbīgākiem, brīvajiem un vergiem pār visiem nonāk Svētais Gars, un viņi visi sāk nākt mēlēs. Viņi nav paspējuši vēl pieņemt Jēzu, pat viņi nav paspējuši vēl skatīt grēcinieku lūgšanu, viņi vēl nav paspējuši ūdeni kristīties, viņi neko vēl nav paspējuši. Kurš saprot to? Latvijas draudzēs tu ir paprasīt ievai, kādās nedrīkst kristīties, kamēr tu neesi tapis. Svēts. Tu neļauj kristīties. Tu nedrīkst būt draudzē pierakstīts un nedrīkst būt kristīts. Tu neesi vēl svēts. Ko Svētais Gars uzprasīja šeit? Caur Pēteru. Pēters neteica tā. Kornēlija namā sludina par Jēzus Kristu tā. Tu smirdīgais vergs ārā. Tu ārā. Tu tāds augstprātīgs, ārā. Tā paliek šeit visi svētākie, tikai par tiem nonāk slīdz Svētais Gars. Tā bija? Svētais Gars nonāk par visiem cilvēkiem. Svētais Gars nonāk par visiem cilvēkiem, un viņi sāk runāt mēlēs, un pēc tā viņi, protams, noskaitīja arī lūgšanas, ticu, viņi tik kristīti, viņi apliecināja Jēzu Kristu. Viņi tik kristīti Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā, un viss tas notiek Apostļu darbu 10. nodaļā, jūs varat izlasīt, jā. Te rakstīts, Svētais Gars nāca par visiem, kas tos vārdus dzirdēja. Dzirdi? Izlas šo te vārdu. Tu bija kāds, kurš Svētais Gars, paši to nenākšu, tas ir pārāk liels grēcinieks. Var jau saprast. Var jau izliet svēto, bet par šito nē. Ejam tālāk. Šitas jau guļ. Par viņu nē. Tā, par pārējiem visiem izlējam svēto garu šodien. Vai Dievs izlēja pār šiem visiem? Tātad visi, kas bija namā, Svētais Gars nonāk. Kāpēc? Tāpēc, ka apdedzinot maizi, izcepjot, Dievs zina, ka raugs pārstās funkcionēt. Dievs vienkārši to zina, ka viņa Svētais Gars izdarīs savu to darbu. Cilvēks nespēs dzīvot vairs veco dzīvi. Amen? Jo Svētais Gars nav dots tāpēc, lai cilvēks grēkotu, bet Dievs zina, ka bez Svētā Gara neviens neko nespēja. Jēzus teica, jūs bez manis nenieka nespējat. Dievs zina, ka Svētais Gars ir tas, un tāpēc draudzē ir jāļauj, lai Svētais Gars mūs maina. Un nav ko saviem spēkiem daudz kur lausties. Mēs nespējam neko. Nespēju vadīt draudzi, ne tu spēji pat svētdien atnākt uz šeit bez Svētā Gara spēka. Noņem Svēto Garu, es teicu, noņemiet Svēto Garu nost, un kristietība izjuks nākošajā dienā. Nekāds entuziasms nebūs. Viss tavs gribas spēks izšķīdīs pret klintīm. Kā tāds putu vadīts vilnis. Izšķīdīs. Tur nekā nepaliks.
Nākošais Efeziešiem 1.13. Efeziešiem 1.13. Viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Viņam ticēdam esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolī. Kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Un šeit rakstīts tālāk nākošajā Efeziešiem 4.30. Un neabēdniet Dievu svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Svētais gars ir kā zīmogs. Neviens, kas nav cepta maize, kaut kāds jēls, mīklas klucis, viņš nevar ienākt Dieva valstī. Viņš nevar tikt ienes Dieva namā. Priesteris apcep maizi. Priesteri izcep šo maizi un nesa Dieva templī iekšā. Neviens neieies, kas nešķīs, nesvēts, rakstīts atklāsmes grāmatā. Neviens. Ārā paliks meļi, burvji, visi, kas dara grēku, kas mīl un praktizē grēku. Bet ieies iekšā visi, kas ir apdedzinātā maizīte. Viņi tiks ienes Dieva namā, tāpēc, ka viņos ir svētais gars, pār viņu dzīvēm ir, un viņos ir svētais gars. Neviens, kas ir šeit no jums, neatnātu uz dievkalpojumu, ja nebūtu svētais gars. Neviens no jums nespētu lūgt, ja nebūtu svētais gars. Jūs kaut ko varbūt tur murmulētu, bet bez svētā gara neviens. Cilvēki liecina man un tev, ka viņi lasa Bībeli un neko nespēja uztvert. Jo nav svētais gars, aktīvi nedarbojas viņu dzīves svētais gars. Un kad viņi pēc īsas lūkšanas, kad viņi saka, Dievs palīdzi man, Dievs atklāja man, svētais gars sāk darboties, viņi sāk saprast, sāk uztvert, kas rakstīts Bībelē, sāk saprast. Amen? Mums vēl ir nākošais, ja? Tūlīt mēs tuvojamies beigām. 1. Jāņa 2. Nodaļa 27-28. Tas arī ir par svēto garu, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. 27. pants, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa. No kā mēs saņemam svēto garu? No Kristus, no Dieva. Un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet, ka viņa svaidījums māca jums visas lietas ir patiesa un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā paliekat viņā. Un tagad bērniņi paliekat viņā, lai, kad viņš parādīsiet, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Nevis tā, ka tev nevajag tagad evaņģēlis mācītājs, Dievs ir devis mācītājus un skolotājus, un mēs visi iedvesmojamies un mācamies un mainamies. Bet tas, ka tev nevajag, ka kāds no malas tev māca, tas svētais gars tev mācīs, svētais gars virzīs tevi, ka tu nevari viens, svētais gars tev vedīs pie ticīgajiem. Ja Edgaru kāds atveda šodien, kāds aicināja, tu būsi draudzē, tev nevajag, ka kāds no malas tev mācītu. Tev nevajag, ka tev māca kaut kādi gari vai kaut kādi spēki. Tevi mācīs pats Dievs, viņš tevi vadīs. Uz kurieni vadīs? Patiesībā un pie sevis. Un tas tevi vadīs Dievs arī mācītājus paklausīties, gudrus un patiesus un skolotājus un draudzes kaut kāds mājas grupas vadītājs. Tas nebūs, ka tu tagad neviens tevi nemācīs. Nav par to tā rakstīja. Dievs ir devis apustuļus, mācītājus, skolotājus. Bet bez svētā gara tevi māci vai nemāci, no tevis jēga nebūs. Es varētu teiksim tā, lai es nedarboties ne ar vienu no jums, ja jūsu dzīvēs nav svētais gars. Tas ir bezcerīgs pasākums. Bezcerīgs. Bet ja tu esi pēdējais alkoholiķis un narkomāns, bet tu sauc uz Dievu un nonāk svētais gars, ir vērts ar tevi jau kaut ko darīt. Bija vērts braukt arī pie tā Ināra, ja tur tagad bezcerīgs un cilvēks ir sataisījis visus grēkus, kādus viņi var izdomāt. Bet ja viņš tomēr sauc uz Dievu, ir kaut kāda cerība. Svētais gars ir. Svētais gars kaut ko dara vēl. Tad vēl ir kaut kas vēl var notikt. Amen? Ja tavā dzīvē nav svētais gars, tad mēs pārtraucam dievkalpojumā visi mājās. Nav jēga neko darīt. Bet ir rakstīts, ka jūs svaidījums esat saņēmuši. Saki svaidījums. Es esmu to saņēmis. Saki to. Un tas paliek tevī. Un tev nevajag, ka kāds tev māca. Viņa svaidījums pirmkārt tevi māca. Un tas ir patiesi, nav meli. Kā viņš ir mācījis, tā paliek viņā. Svētais gars māca palikt draudzēt, palikt ticīgi jau starpā, palikt Bībelē. Palikt ar viņu.
Un bērniņi paliekat viņā, kad viņš parādīsies, viņā palikt, šajā svaidījumā palikt, ar viņu palikt. Tad tev būs drošs prāts Kristum atnākot. Amen. Tu sastapsies ar Kristu, tu būsi klausījis šo svaidījumu. Halleluja. Tu vari vilties visos cilvēkos, tu vari vilties visās konfesijās, vari vilties visos panākumos, vari vilties visos mācītājos, visos brāļos māsās. Tu nevilsies vienā lietā, tu nevilsies svaidījumā, kurš tevi māca tuvoties Dievam, kas māca tev piedot, kas māca tev atstāt ļaunumu. Tas ir svaidījums no Kristus. Tas ir svētais gars. Tu nekad nevilsies, ja tu tam klausīs. Cik tad cilvēki ir, viņi visi bijuši varbūt kaut kādās 100 draudzēs un visās 99 jau vīlušies. Un visur vīlušies, kur un tajā brā, un tajā, un tik radinieki sagādā visādas nepatikšanas. Un kāda tā pieredze visiem ir, jā? Visāda pieredze. Ar dzīves draugiem, ja kādam ir 3 laulības, un tik daudz, kas var sagādāt vilšanos. Bet svētais gars vilšanos nekad nesagādā. Svētais gars viņu svaidījums vienmēr vēd pie Kristus, ved nožēlot, ved Dieva tūmā. Kurš to nožēlos? Neviens. Visi nožēlo to, ka ir atstājuši Dievu. Es esmu runājis ar simtiem kristiešu, viņi nožēlot, kad atstāja Kristu. Neklausīju šo svaidījumu, bet neviens nenožēlos, ja bijis paklausījis Dievam, viņa svaidījumam, viņa svētam garam. Neviens to nav nožēlojis. Pat vissausākais kristietis to par avoksnāja, avotu un sāk mainīties, kad viņš iecina Dievu savā dzīvē. Lai Dievs es atdodu tev savu dzīvi, es atdodu tev savu sirdi, es atdodu tev savas domas, es uzticos tev, es mīlu tevi, es pieņemu tevi, es iešu tev sekošu. Un dzīvē visu laiku ir jāpieņem šie lēmumi. Es būšu ar Kristu. Pēdējā raksturvieta ir nākušais slaids. Otrā korintiešiem 1. nodaļa, 21. un 22. pāns. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, kas tas ir? Tas ir Dievs. Un viņš mums ir apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Aleluja! Vai tu vari teikt āmen? Vai tu uztvēri to, vai tu uztvēri to, ka Dievs ir tas, kas apcep maizi? Vai tu uztvēri to, ka vasarsvētku dienā, starp citu es jums varu pateikt, vasarsvētku dienā arī tika upurēti asiņaini, ne asiņaini, labi, tika upurēti dzīvnieki, ne tikai maize šīs abas, bet arī upurēja dzīvnieks, tika izlietas asiņas. Nebija vasarsvētku diena bez asinīm. Tas norāda uz ko? Ka Kristus upuris, viņa asinis, vienmēr būs aktuāli, vienmēr svarīgi. Bez Kristus asinīm mēs neesam izglābti, mēs ejam bojā. Bez viņa upura. To vienmēr jāatcerās. Tikai Kristus upura dēļ mēs tiekam izglābti un attaisnot Dievu priekšā. Un otrs, svētais gars mūsu dzīvēs. Un mēs visu laiku nonākam no tā, ka mēs esam pilnībā atkarīgi no viņa. No viņa pestīšanas, no viņa svētā gara. Vai tas darbs ir mūsu? Pa 99% var teikt, tas ir Dieva darbs. Tavs 1% no 100 ir tev paklausīt viņam, sakot viņam, mīlēt viņu, paklausīt viņu. Tu atkal kritīsi, atkal nožēlos un paklausīt. Atkal kritīsi, atkal celsies augšā, nožēlos un paklausīs. Tavs uzdevums ir paklausīt viņam. Viņš tevi mudinās, paklausi viņam. Tā lielā žēlastība, ka es arī naktī gulēju, tā mūzika skanēja, viss tā kaut kā tur ciedāja, bet domāju, kad naktī guļot, kad tik lielu žēlastību mēs nevaram nonicināt, kad pats Dievs ir gatavs ienākt manā sirdī, manā dzīvē, ar svēto garu. Svētais gars ir Dievs. Viņš ienāk manā dzīvē, ienāk manā sirdī. Viņš dāvā man piedošanu, viņš dāvā šo žēlastību. Kā es varu nonicināt tik augstu, dārgu pestīšanu? Kā mēs varam nonicināt glābšanu, ko dod Kristus, ko dod viņš? Kā mēs varam nonicināt svēto garu? Kā mēs varam apbēdināt, apslāpēt svēto garu? Ja Dieva svētais gars, viņš ir Dievs, viņš ienāk tavā dzīvē. Lai viņš dedzina. Lai dedzina. Lai dedzina. Nepatīkam ir maizīte, ka sāns apdeg.
kurš rēdis maizīt ar piedegušu garos. Laikam Dievs tā dara. Viņš apdedzina kādreiz. Lai viņš apdedzina. Amen. Ļausimies viņa ugunī. Piecelies, lūksim. Mēs lūksim par svētā gara svaidījumu. Par svētā gara uguni. Varat uzlikt nākošo slaidu. Tas ir tas, ko jau es jau minēju. Jau. Ar to mēs noslēdzam. Kad mēs neko nenoslēdzam patiesībā. Mēs turpinām. Viņš izlies savu garu pār visu miestu. To teica Pēteris, kad svētais gars nonāca kā ugunīgas mēls. Tad Pēteris teica, ka tās ir pēdējo dienu zīme. Ir sākušās pēdējās dienas. Un viņas turpinās 2000 gadi. Un šī zīme ir svētā gara nonākšana. Un tās ir ugunīgas mēls. Un viņš izlēja savu garu par visu miesu. Tas, respektīvi, Dievs izlēja par visu cilvēci savu svēto garu. Kurš sadzirdēs, kurš atsauksies, kurš iznāks ārā no savas nāves zonas, kurš iznāks ārā no savas lāsta un vēlna zonas un pateiks, jā, man ir vajadzīgs Kristus. Amen? Un svētais gars tad nonāks pār viņa dzīvi. Kurš to no jums ir piedzīvojis, ka svētais gars darbojas jūsu dzīvēs? Kurš ir dzirdējis tādu saucienu, ka tu jūti, ka kāds tevi sauc? Sirdī iekšā, kāds tevi sauc. Tas ir svētais gars. Viņš tevi sauc, nāc pie Kristus, nāc pie Tēva. Aleluja. Tagad es gribu, lai tu uzliec roku tam, kas stāv tev atkal blakus un lūdz par viņu. Aleluja. Redzi, tur Kornēlija namā bija tā, kad svētais gars nonāca Pēterim rokas neuzliekot.